Mani sauc Roberts Raimo, kā jūs sauc? Šeit izlasiet, te numurs pēc tam varēsiet noskaidrot. Nē, nosauciet savu vārdu uzvārdu, lūdzu. Jums pietiks saskaņā ar likumu ar policiju nosauciet savu vārdu uzvārdu. Un dienesta pakāpi. Bet es jums prasu vārdu uzvārdu. Jums ir pienākums pateikt, uzrādīt apliecību, parādiet. Jā, labi, es parādīju. Parādiet, nosauciet vārdu uzvārdu. Lasiet. Jā. Tagad jūs paskaidrāt, uz kāda pamata jūs man šobrīd neļaujat intervēt cilvēkus. Tautas mēdījam Tautas 720 paiet tālāk no manas 2 metru. Kāpēc jūs man aiztiekat? Tāpēc, ka jūs neieturat distanci un nevalkājat masku. Man ir jāvalkā maska uz ielas? Man uz ielas ir jāvalkā maska? Manis ir jāiztur attiecīgā... Man liekas, ka jums ir jāizlasa vispirms 720 noteikumi. Jums no manis ir jāietur... Jūs esat izlasījis 720 noteikumus? Cienītājs kungs. Esat izlasījis 700 atbildiet uz jautājumu? Tuvāk pa 2 metriem, bez maskas. Jūs man pienācāt klāt, nevis es jums pienācu klāt. Jūs man pienācāt klāt, nevis es jums. Es stāvu uz vietas, es jums netuvojos. Ļoti labi. Pasakiet, jūs esat izlasījuši 720 noteikumus. Tiešām? Kas ir rakstīts punktā 721? Es nezinu no galvas. Un jūs nākat man stāstīt, kas man ir jādara, ka jūs nezināt, kas ir rīkojumā rakstīts. Epidemioloģiskās situācijas laikā pārkāpj... Jūs esat tādi labi atbildiet uz jautājumu. Kā jūs vērtējat to, ka 14. augustā, 18. septembrī šeit bija tūkstošiem cilvēku, un tad jūs nenācāt pūlī un neteicāt, kad ir jāizretojas visiem. Tagad, kad ir 50, 60, 100 cilvēku, atbrauc 50 un sāk dzenāt. Toreiz situācija... Jūs iekalojaties pa gabalu, ejiet tālāk. Ejiet paši projām, ko jūs man nākat klāt? Ko jūs man nāk? Jūs pienācāt klāt. Es runāju ar cilvēkiem, intervēju cilvēku. Jūs vēl elektrošokus vilksiet ārā vai ko? Ja? Jūs pielietosiet pret mani elektrošoku. Kas jūs tāds esat? Jūs esat noziedznieks formā. Jums pat nav vārds uzvārds uz formas. Es jums paskaidroju. Jums ir jāvalk... Ko jūs man paskaidrosiet? Jūs atkal mani vedīsiet uz policijas iecirkni un sitīsiet? Nu tad vediet mani uz policijas iecirkni. Vediet! Ir vajadzība šobrīd vest. Jūs provocējat tautu šobrīd. Nu tad ejiet prom, ja mums nepatīk, es skaļi runāju. Nav 2 metri. Ko jūs te vazājaties vispār, es nesaprotu. Jūs paši ievērojat distanci. Tātad mēs ļoti labi redzam, ka policija savācās, paši neievēro 2 metru distanci, provocē cilvēkus, kas filmē pasākumu. Jā, tieši tā. Kas tev valda? Šeit ir bīstama situācija, kad ir elektrošēks jālieto. Šeit ir bīstama situācija, ka jālieto gāzes baloniņš. Jūs padomājat, ko jūs vispār runājat? Jūs padomājat, ko jūs vispār runājat? Ja būs iespējamība, jūs aiz stūra novāks. Jūs vispār nesaprotat, ko jūs darat. Kāpēc jūs tagad izteicāt draudus? Es neizteicu draudus, es teicu, ja būs iespējamība. Jā, ja būs iespējamība, tas notiks. Ja šādi nenāca man teikt to, es esmu pļaudos. Kāpēc draudi? Es nedraudēju, es teicu... Kas tas ir tāds? Nenāciet man teikt to, man ir bailes. Jūsu vārdi. Tas bija mans situācijas vērtējums. Kā es turu mūs novāku? Es teicu, ka publiski draudi. Nu tad sūdziet mani tiesā, ja tie ir publiski draudi. Ņemiet un sūdziet mani tiesā. Tiksimies tiesā, sūdziet tiesā. Kāds jūs vārds uzvārds ir? 0212. Nu, parādiet apliecību, parādiet. Jums lūgums ir izklīst. Parādiet, varbūt jūs esat tas policists, kas mani sita jau pie policijas iet. Parādiet vārdu uzvārdu, es gribu redzēt. Jums ir jāizklīst. Tas ir mans lūgums. Raimond, stāties priekšā, pracis stāties. Jā, stādieties priekšā, saskaņā ar likumu par policiju. Stādieties priekšā. Vārds uzvārds. Kā lūdzu? Jūs pārkāpsiet savus... Ko es daru nelikumīgi, pasakiet? Ko es daru nelikumīgi šobrīd? Neizklīstam tagad. Kāds jums ir pamats likt man šobrīd izklīst, ka es šeit atrodu? Kāds ir pamats tam visam tiesiskais? Es nepulcējos, es šeit stāvu. Es šeit stāvu no pulkstens jau 12. Ko jūs šeit gribat? Es fiksēju situāciju, skatos, ko cilvēki dara. Paskatieties, šobrīd kamerā ir 1900 cilvēku. Jums nepatīk to, ka es filmēju? Es gribu redzēt, ko cilvēki runā, kāpēc viņi šeit ir. Nedrīkst pulcēt. Kāpēc jūs šeit esat, es gribu zināt. Tāpēc, ka nesankcionēts pikets. Nosauciet nesankcionētu piketa definīciju.
jums to teikt. Vajag jums teikt, jo, ja jūs sakat, ka nesankcionējums pikets, es gribu zināt, kas tas tāds ir. Kas tas tāds ir? Nē, jums ir jāpaskaidro. Ja jūs man apvainojat, ka šobrīd es atrodos nesankcionētā piketā, jums ir jāpaskaidro. Klāt, tāpēc, ka jūs izteicāt draudus. Es neizteicu draudus, tas ir jūsu viedoklis. Tas ir jūsu viedoklis. Ja jūs uzskatāt, ka draudi sūdzat mani tiesā, tāpat kā jūs mani sūdzat tiesā. Labi, es vēlreiz uzsīšu. Jūs izslīdīsiet vai turpināsiet šeit nodarboties? Es atvainojos, es šeit stāvu. Kāpēc man būtu jāizklīst? Cilvēki man nāk apkārt, tad klīdiniet tos cilvēkus. Kāpēc jūs mani? Vēl vienreiz prasu. Jūs turpināsiet šeit? Es turpināšu fiksēt situāciju, protams. Kāpēc es to pasakiet, kāpēc es to nedrīkstu darīt? Tādā pusē ielai stāviet. Bet kāpēc es pasakiet, kuru šobrīd es šeit apdraudu? Jūs drīkstēt izklīdināties? Kādā veidā? Es esmu slims? Es esmu slims? Es esmu slims, es esmu pārnēsātājs? Pārkāpat ministra kabineta noteikumus. Konkrēti kuru punktu? Konkrēti kuru punktu? Iesim uz mašīnu. Nē, jūs man nevarat aizturēt. Jums jāievēro procedūra. Jums ir jāievēro procedūra. Jums ir jāievēro procedūra. Tātad šobrīd policija nepaskaidrojot, uz kāda pamata viņa aiztur. Nē, jūs nepaskaidrojat, kā trīgi. Negribat izklīst. Pasakiet, kā? Labi. Jūs izteicāt man draudus visai policijai. Es neizteicu policijai draudus. Neizteicu. Kur ir centra mašīna tā? Es nezinu, kur centra mašīna. Tātad šobrīd, uz kuriem jūs man vedīsiet? Uz kuriem jūs man vedīsiet? Rajonu pārvaldu. Jā. Es nekur nebeigšu, neuztraucieties. Vai te par to runājat? Es jūs tikai izteiktu. Draudus izteiktu. Bet kāpēc jūs te pārējāt? Es šeit stāvu vairāk kā stundu šobrīd, ja? Jūs man šobrīd liekat mašīnā, ka es stāvu vairāk kā stundu. Cilvēki man ir pienākuši klāt. Personīgi, ja? Jums arī personīgi. Es nādu norā telefonu. Kāpēc? Es esat aizturēts. Es esmu aizturēts šobrīd, ja? Uz kāda likuma panta es konkrēti, uz kura punkta es tiek aizturēts? Paņem maisu. Jā. Likums par policiju. Likums par policiju, bet uz kāda likuma? Likumīgo rīkojumu. Par rīkojumu nepildīšanu jūs man aizturāt. Skaidrs, sapratu, jā. Skaidrs. Par draudiem es nemaz tagad nerunāšu. Jā. Uz tā pamata es neesmu. Jā. Tāpēc, kad Jā, es ar jums neies jūs uzskatāt, ka es jums konkrēti, jums esmu draudējis? Nē, es jums konkrēti 3 reizes personīgi pateicu izklīstam. Jūs teicat, ka gribat turpināt to visu darīt. Nē, es teicu, ka es šeit esmu atnācis pats pirmais un ka es te palikšu stāvēt. Es neteicu, ka jūs pirmais atnācāt. Es tāpēc, ka es zinu, ka es šeit atnāc pulkstens 12. Nu, jums šeit nav jāatrodās, saprotiet. Kāpēc es šeit nedēļu? Slēdzam ārā, iestāv visu maisiņā, iestāv, lai nekas nesalūst. Uz kāda pamata man jāliek maisiņā maciņas? Tas ir aizturēto personas iepakojums. Tad jūs man nesat pateikuši, tad jūs man aizturēt tāpēc, ka es jums nepakļaujos, ja tāpēc? Jā, tieši tāpēc. Izslēgat ārā, lai nekas nesalūst smuki, jā, mēs netaisamies jums neko salauzt.